Sveicināti, labdien! Čau, Pēter. Čau, Krišāni! Ko tu dari? Ko tu dari šajā dzīvoklī? Neko nozaga datoru, paņēma 2 mikrofonus un izdomāja, davai rakstīsim epizodi. Ej, vecī, tie ir mani mikrofoni. Tie ir mūsu mikrofoni. Ko? Ko? Ja es rīt uz Lombardu aizietu, ko Ai, nu tad splitosim. tā tad... This is awkward. Jā, bet nu čavinieks visiem. Čaunieks. Es būšu pirmais, kas aizies uz Lombardu mikrofoniem. Ja kas? Es tev gaidīšu pretī banknotē vienkārši. Tāds sveiki. Ko jūs šeit? Sveicināti visi Labie ļaudis. Seriālā Kabineta divas. Ko? Jā, Krišjāns pirms epizodes Šajā backstory izstāst, lūdzu. Jā, un uztaisīja epizodes failu un nosauc viņu nevis Kabineta divans, bet neuzrakstīja pareizi N-burtu, neuzrakstīja N-burtu un uzrakstīja Kabineta divas. Tā kā jūs klausāties Kabineta divas. Hamajona rotaļu sequel. Drīzumā citās platformās, if you know what I mean. Kaut kā jau tā nauda jāpelna. Ko? Karoči gaidīt kaut kad Krišāņu pēdu bildes. Vecīt, tā kā, come on, tas ir free, tas ir infinite money glitch, principā. Ko tu, tā tas ir. Oh boy. Esam vakar sapulcējušies, lai papļāpātu pa visādiem jaunumiem. Jā, esam nodzīvojuši divas, man liekas, nedēļas atkal šajā realitātē. Vai arī kāds kādā citā realitātē, ja lieto. Tas atkarībā, ko tu lieto. Vielas, jā. Bet mēs esam šajā realitātē, vismaz šobrīd. Tā kā par seriāliem runājot, mēs varam sākt uzreiz tā. Jā, tas jau bija, es šito biju izdomājis tā. Nemuldi. Nē, viss bija izplānots. Ja tu tā saki. Latvija pakās vēl viena iespēja, teiksim tā. Mēs esam tādi olimpiskie čempioni tajā. Pakāšanā. Jā, jo Netflix gribēja filmēt 20 miljonu seriālu Latvijā. Jā, Drive to Survive nākamo sezonu. Kur viņi brauktu pa Vecrīgas bruģi? Jā. Bieži pa Grēcinieku ir līdz brīvības piemineklim no kaut kāds biķernieku trases. Pa kur ir visbedrainākā tāda iela? Pa Tārbats ielu varētu vienu brīdi braukt, jo tur ir bruģis. Tur arī. Pa Baronu ielu kopumā. Pa Baronu, jā. Ar tramvajiem pa vidu, lai viņi ķipa līkločus met. Uzreiz vairāk skatītāji būtu, es domāju. Jā, bet tur, respektīvi, Latvijā, tātad tur sāk runāt par visu ar tiem producentiem par sadarbību un visu pārējo un tā, un Latvija atkal nolažoja, jo tur nedeva skaidras norādes un skaidrs tur nosacījumus, lai varētu filmēt Latvijā, un cik sapratu, viņi filmēs Igaunijā. Igaunijā jau filmēja Tenet, Kristofers Nolans. Jā. Tur vēl kaut kas filmēts. Tur filmēja Alan Walker dziesmas Faded video. Es atceros. To Džekis arī. Viņš bija diezgan faded, tajā video. Man liekas, tu esi diezgan faded, ka tu klubā klausies to dziesmu. Tu esi faded vienkārši. Jā. Bet... nekomentēšu. Konfidenciāla informācija. Bet reāli Džordžs Klūnijs aizbrauc uz Tallinu. Viņš būtu bijis Rīgā, ja Latvijas valsts būtu nenolažojusi. Ir mēs Džordžs Klūnijs. 60-gadīgas dāmas vienkārši centrā būtu. Kur ir Džordžs? Mēs varam tā kā Erika Andreja šovu. Es nezinu, vai tu esi redzējis. Es esmu redzējis. Jā, ja skatītāji nav redzējuši, ļoti iesaku noskatīties. Ļoti labs. Jā. Mēs tā kā uz to tiecamies arī savā ziņā. Ko? Jā, protams. Un viņiem arī bija Džordžs Klūnijs. Mēs varbūt to Džordžu Klūniju varam paņemt. Tad jebkurš var būt Džordžs Klūnijs. Nē, tas bija īstais Džordžs Klūnijs. Tas, kas ir filmās, tas ir fake. Ok. Jā, es nezināju. Nē, tagad, viss kaut ko jaunu šeit var iemācīt. Ok. Uzzināt.
Bet, nu, respektīvi, baigā nauda aizgāja gar degunu Latvijai. Tagad gan valdībā Rokpelns teica, un vēl, ka viņi tur ir baigo plānu attīstījuši, un tagad vairs tādas lažas nebūs, uz ko arī cerēsim. Kas būtu viena filma zvaigzne, ko tu gribētu redzēt Rīgā? Nezinu. Es zinu, Krišāņa atbild Megan Fox paļu bombu. Nē, viņi jau, es nezinu, ko es gribētu redzēt. Es tā filmas baigi neskatos. Tāpēc tā grūti. Skaties tikai lauksāt. Jā, es skatos īstas lietas vienkārši. Karsta krētā. Kaut kādu šito Morgans Freemans. Viņš, man liekas, vēl joprojām kaut ko dara, ne? Es nezinu, viņš var lidot, viņš tā kā vecs kā pasauli. Tur tā problēma. Vai arī kaut kāds šitas ir tie visi, kas bija tajā Godfatherā, visi šitie... De Niro. Jā, un... Nē, Joe Pesci. Joe Pesci, jā, bet viņi gan ir ļoti veci. Viņi ļoti veci. Jā, bet gribētu... viņus redzēt būtu diezgan kaut kāds Samuel Lee Jackson, bet viņš arī, man liekas, jau ir diezgan vecs. Tā kā vienmēr sakot, vairs nevienu labu filmu neuzņem, tā kā mēs neko neesam zaudējuši. Nu, poga. Gol 3 kaut ko filmē. nu, es nezinu. Kādreiz films bija labāks. Kādreiz viss bija labāk. Jā, tas gan. Pirms 90. Ko? Pirms 90. gada. 19. Pirms 90. gada. 19. Nē, tur starpā 50. Nu, pirms Covid. Nē, es par 90. Tu labi, neko. Nē, es sapratu, moving on. Moving on. Šitan arī var saprot, šito resoriskie dienesti tūlīt pārbaudīs. It's a joke, ok. Bet, cerēsim, kad nākamos seriālus filmēs Latvijā. Vismaz, jā, to Drive to Survive reāli vajag. Drive to Survive būtu rīktīgi. Rīgā, Formula 1 Rīgā. Bet man liekas, viņi vai tad par to ralliju kaut ko nefilmēja, tā kā arī kaut kādu kaut ko. Kaut kādu doķeni moška. Nu, tā kā Drive to Survive vajag vairāk nav tā kā dokumentālā kaut kāds, bet kaut kādi tur elementi jau ir. Zini, kam bija Drive to Survive 2 motociklistiem Rīgā šonedēļ? Viņiem nebija. Viņiem bija tikai Drive. Tur bija Drive to Die. Nē. Bet tā bija, Ok, moving on. Bet par darbu runājot, jā. Tu vari pakomentēt, kas tur bija ar to kancelēju. Valsts kancelēja domā no decembra izdomāja, ka varētu kaut kādas vakances likvidēt. Principā tās, kur tā kā neviens nepiesakās. Tās, kur tur gadiem jau stāv tukši gandrīz. Tur, kur neviens negrib strādāt. Bet es nezinu... Cik ekonomiski pamatot tas ir? Nē, kā tu domā, varbūt tur nepiesakās neviens, tāpēc, ka tur negrib strādāt neviens, jo varbūt tās vietas ir tā kā... Nē, es piekrītu tam, kad viņi reāli varbūt vajadzīgas. Un iedomājies, ja tu esi kaut kāds darbinieks valsts, tā kā, ko tādā, nezinu, labi, arī ugunsdzēsējos, piemēram. Labi, es nevaru tā valsts sektorā tā izdomāt tagad uz sitienu, kur tur baigi trūks. Es arī nezinu. Bet ugunsdzēsēji un visi šitie policisti, tas man nāk pirmais tā kā prātā, ka tur reāli, manuprāt, trūkst. Iedomājies, tu redzi kaut kāds šitādus izteikums un tāds, jā, jums tā kā nebūs vairāk kolēģi vienkārši, kas tev, kaut kādi papildus. Man būtu tāds, es uz nākamajā dienā tā kā sāktu CV sūtīt uz visām vietām vienkārši. Es domāju, ka tas jau, es nedomāju, ka tas ir tādas vietas. Es domāju, tur vairāk noteikti kaut kāda ierēdniecība vienkārši vairāk. Un kas man uzreiz liek domāt to, ka ja tur nav piemēram, pusgadu neviens pieteicies, bet darbs tāpat iet uz priekšu, tad no tās vietas nav jādara. Nē, tas gan vienīgā problēma, ko es varu saskatīt šajā. Es nezinu, kā ar tavām darba vietām ir bijis, bet es zinu no savas pieredzes, kad varbūt tā, kad tas darbs iet uz priekšu, bet visi tur tajā darbā grib izlikt pa logu, varbūt. Tā mēdz gadīties. Jā, un ko darīt, ja kāds to izdara?
Tad ir vēl viena vakants brīva. Jā, bet tad tā vakants tiks likvidēta uzreiz. Ne, tad ir papildus vakants brīvs vienkārši. Jo tie, kas strādā šobrīd, ja tie izlec pa logu, nu tad atkal ir vakants brīvs. Jā. Viņu vakants. Jā, pozitīvi. Ļoti. Šodien kā... tumšais podcasts. Jā, nu vispār tumšais laiks kopumā, bet... Nē, no viens, es atbalstu šo, ja tas ir par vakancēm, kas ir tā kā, nu, kaut kādi tur asistenti, tur, nu, tu saproti, uz ko es Jā. Bet ja tas ir par kaut kādiem, nu, tiem pašiem iekšlietu ministrijas kaut kādiem, teiksim tā, resoriem, tad varbūt, nē. Varbūt likvidēt. Ko? Nu, tas nevajag tās vakances vienkārši. Nē, nu ne par iekšlietu resoriem, bet ja tie ir vienkārši vietnieki un vispārējais. Nē, tos jā. Bet jā, jau mums vajag ugunsdzēsējus un policistus. Jā, savādāk mēs visi degsim ēlas ugunīs, tā kā. Kamēr uz ielas kāds šaudīsies. Jā. Tā kā, jā, bet nu... Piu. Repa albumu laidīs ārā. Piu, bang, bang. Reps man brālis. Mazais Man nav cālis. Mājās pālis. Nezinu. Vispēcam ludziņu. Par partijām runājot, ļoti interesants lietas notika progresīvajiem X-faktoru dēļ. Jā, man patīk, ka tu izlasīji to, ko Jā, es šo pierakstīju. Jā, tur ir X-faktors, jo viņi X-ā sāka riktīgi lamāties savā starpā, teiksim tā. Tas ir tāds, tā kā, tik ļoti, man liekas, kaut kādi, mēs vecie politiķi, kas kaut kādiem tur 90. vēl sēž, nav baigi daudz tādu. Nu, kas ir, jau vairākus tur sasaukums bijuši, teiksim tā, kas tur sēž un viņi skatās, viņiem tāds, šitie zoomeri, šitie mileniāļi, viņi tagad, ko viņi tagad X-ā, kaut kādos sociālos te sadusmo uz viens otru, un tad... Jā, nē, bet tas, man liekas, riktīgi respektīvi kontekstam. Tad Rīgas domas deputāta Zana Pūpola platformā X, kad Izraela veids triecienus Beirūtā, tad viņi teica, ar tiem pageriem. Pageriem, jā, es tieši gribēju prasīt. Un tad un viņi salīdzināja Izraelu ar Krieviju, kad arī tāda teroristisku valsts apmēram. Partijas priekšsādātāji un valde tā kā norobežojās no šiem izteicieniem. Un Pūpola, tad vēl bija arī Selma Leverents un Linda Arenta, tās izstājās no partijas, jo viņām bija tāds, mēs nevaram šo tā kā atbalstīt šo partiju, jo viņi tā kā nedod skaidru nostāju. Bet, kas man likās dīvaini, kam es piekrītu, ka partijas lietas priekšsēdētājs teica, ka vēlētāja amatpersonai ir jāņem vērā arī partijas kopējā nostāja. Plus, ņemot vērā, ka jūs esat tā kā koalīcijas partija, jā, tāpēc arī kas domāju, veido, ka viņi nevar īsti arī... Tieši tā, kas veido Latvijas ārpolitiku arī vispārējo. Tad tā kā, un jums ir vienkārši kaut kādi politiskie spēki, un jūs neizrunājat to partijas iekšienē, bet vienkārši kaut ko rakstat X-ā. Man liekas, tas vienkārši arī atkal par Latviju neparāda tādu labu toni vispār par bet no to, vienas puses apsties tā kā uz Trumpa visiem tiem. Labi, viņš jau X-ā nav, bet viņš tur tajā X ir. Un ko viņš tur katru, man liekas, dienu ietvīto kaut kādu. Viņš vienkārši tur random lietas raksta tikai, lai dabūtu sev klautu. Jā. Bet šis man likās tā, progresīviem, jo tur vairākas reizes ir bijušas kaut kādas domstarpības iekšienē un vispārējais. Visu laiku tur kaujās. Kas man liekas, kas atkal parāda, cik nenobriedus ir tā partija vienkārši. Jā, ka viņi tur visi tādi. Kad viņi vispār nav radīti šitam. Social justice warrior. Jā. Es tagad izklausījos kā kaut kāds šitas. Boomer. Man jāuzliek ir maga cepuri tagad pēc tam, ka es šito pateicu. Burtiski. Man liekas, ka tāds. Uzdāvināsim tev. Nē, paldies. Varēs staigāt par Rīgu, make America great again. Un tā kā vēl pick-up traks jānopērk, tad būs. Nē, tev varētu būt cepura mega. Make Europe great. Mega. Make Europe great again. Mego nevar būt cepura. Mego cepura. Tur sāc strādāt. Nē, paldies.
Kāpēc vēlies pieteikties šai vakancei par Čaku Mego strādāt par kasieru? Nu, es gribu to cepuri. Pirmajā dienā iedot tērpu, viņš tāds labi raksta atlūgumu. Nu, tā kā, bet par cepuri samaksās. Jā, es atstāšu jums... Vispārējo izņemot cepuri. Es atstāšu savu depozītu kuponu, ko es vakar nodošu tajā Megā. Lai galvenais Tur nav cepuri vispār paliek. tajā Čakijās. Ok. Nu, nodos citur un dabūs tur. Citā Mego. Jā. Bet... Jā, bet... Kāds tev viedoklis par šo? Ai, viņi ir tā kā bērni. Tā teikt. Nu, jo, man liekas, ļoti daudziem Latvijas cilvēkiem bija tāds, kad viņi sāka kaut ko darīties, kad viņi sāka savu politiski aktīvo darbību Saimā un Rīgas domē, kad viņi tādas svaigs gaiss visā tajā būs un kaut ko bišķiņ pamainīs. Bet tagad, man liekas, kad ir pagājuši jau, kādi, Saimā 2 gadi. Sanāk, jā. Valdībā gads un Rīgas domē tagad jau 4. Jā, man liekas, 4 gadi, jā. Tagad ir tā, ka viņi ir... Nē, 3. 21. gadā, man liekas, bija vēlēšanas. Jā. Man liekas, ka viņi ir tā kā visur baigi daudz, kur aplauzušies, bet viņi nezina, kā tālāk darīt lietas. Viņiem tā partijas iekšēna nav vispār sakārtot, un tas vēl vairāk nāk uz āru. Jā, jo viņiem, man liekas, bija tas, ka kā viņi sev pasniedz, mēs iesim tur pret visu un tā un šitā. Un tā, kad viņi tagad ir kļuvuši, es neteiktu, ka tā kā pavisam par to, pret ko viņi cīnījās. Bet, tālu nav. Tālu nav, jā. Un tagad viņiem ir tāds, kas mēs esam, viņiem zūd tā misijas apziņa, ko tagad darīt. Jā. Tas šokiņš bišķi. Un tas ir tas, man liekas, ko partijā ļoti, ja tas nav, tad ir grūti to partiju uzturēt, ne? Noteikti. Apskaties uz nacionāļiem. Viņi zina. Viņiem ir viens, tā kā Latvija ir Latvija. Un viss. Jā. Perfekti. Kaut Kārļu Ilmaņu bildi partijas birojā, es nezinu. Mēs derināsim par Raivi Dzintaru. Saimnes 2004. Nē, kāds 9. Ne, 8. kad bija tas protests. 8. varētu būt, jā. Tas protests ir par šo par to mēs nerunāsim, jā, bet tas tā. Tā vēl joprojām ir, man liekas, viena no leģendārākajām protestu bildēm, ka viņi vienkārši ar tiem asiņainiem burtiem uz krūtīm uzrakstījuši. Bija ziemā augstumā stāvēja. Un vēl ironiskā tas, ka viņi tagad ir tā kā Saimā. Bet jā, vēl par partijām runājot, ņemot vērā, kad kā mūsu ministrs, prezidents kundze Silviņa teica, ka ir sācies krīzes laiks. Mēs par krīzi vienā citā vietā nerunāsim. Man liekas, Pēter, tu bišķiņ izlaidi. Es kā taisīju visu, pagaidi. Rekur tu, jā, tev tieši pirksts ir virs, jā, man liekas, tas ir tas. Apvanštilti. Jā, par tur, kur bija, man likās tev tas Drive to Survive, tas motociklists tieši tu ieies tajā, jo man liekas, tur arī bija kaut kāds Drive to Survive notika, ne uz tā Vanštilta tur. Tur bija, jā, tad... tā, tu turpinam. Mēs varam tā īsti pieskārties. Jā. Tā Drive to Survive. Tur ir Walk to Survive arī. Tur uz Vanštilta. Survivor, šitas izdzīvotājs. Uz Vanštilta ir Survive to Survive. Jo es pats ar velospēdu braucot kaut kādu centru, tu brauc tā tu jau baigi nepievērs uzmanību tām malām. Es tur braucu, skatos taisni, tur tā norobežotā zēta ir uzlikt. Un es vienā brīdī skatos, kaut kad jau tiktu kā bija redzēts. Un es pastos. Un tur ir reāli tādi caurumi tajā asfaltā. Vienkārši redz cauri ūdeni, viss tur tā ļoti omulīgi. Es domāju, tā kā turisti, kas nāk, piemēram, no Islandes hotela Čīpsalā, viņi iet pāri tiltam tā kā uz Vecrīgu, viņi tādi nice. Viņiem tā kā var redzēt Daugavu tā kā tā personiski. Tā. Un tieši tas arī, ka tur blakus ir osta un Vanšu tilts vispār ar savu tā kā vantīm un visu. Un tā kā, turismu objekts arī, kā Enda var teikt. Vienkārši, es nevaru, vienkārši tu atbrauc, vienmēr tu aizbraukt, nezinu, uz Prāgu kaut vai, tu aizbrauc un tur vienkārši tāda caurumi tiltā.
Tev nebūtu tāds, šajā valstī viss forši, te viss sakārtots. Bet arī tu dzirdēji to par saistībā ar šo, par tiltu to apkopšanu, nevis apkopšanu, bet uzturēšanu. Jā. Kad bija tas konkurss, kurā tur sākumā tur vinnēja viens, tad saprat, ka laikam tas nav derīgs. Tad pēc tam izsludināja jaunu konkursu, kur pieteicās. Tur bija sākumā arī divi pieteikušies pretendenti. Un tie abi divi pieteicās arī uz otro konkursu, bet ar dārgākām cenām. Tas tā kā, būs viss labi, viss būs kārtībā. Viņiem naudiņa būs. Jā, bet tilts nē. Bet Vanču tilts, tā kā tur asap. To vajag tik ātri sataisīt, lai tur vienā brīdī, kā būs, kāds panākt nebūs kaut ko pievaktējis, tur vienkārši tā plais aizies tālāk, tu no rīta ies un vienkārši kā iekšā kaut kur. Jā. Viss cauri. Man liekas, ka pat Brasas tilts nebija tik. Brasas tilts nebija tik traks. Viņš bija traks, bet viņš nebija tik traks. Man arī likās, ka nebija. Un tagad arī viņi tādi, kā mēs šo risināsim, mēs uzliksim vēl metāla plāksnes. Bet asfalts jau vienkārši drup tālāk. Jā. Vēl plāksters. Iedomājies, tev ritīgi atvērta brūce. Vēl plāksters. Jā, vienkārši. Tu varētu marli visu, vai sašūt vislabāk to brūci. Nē, es uzlikšu vienu plāksteru, būs labi. Jā. Tev viņš noklīs, tev vēl brūci iet tālāk. Labi, uzlikšu vēl vienu plāksteru. Es domāju, beigās, kad viņi remontēs Vanču tiltu, viņi sapratīs, ka tur viss tik slikti, ka viņi bezmaz vai vajadzēs tur, nojaukt un uztaisīt pa jaunu. Un zini, kas ir vēl viena lieta? Rēķina Vanču tilts, tā kā Rīgas satiksmē ir viens no svarīgākajiem tiltiem. Svarīgākais tilts. Teikt. Jā. Un, piemēram, tagad viņi nolaiž tik tālu, ka remontām nebūs varianti, ka viņi vajadzēs visu aizslēgt ciet, piemēram. Jā. Tad tad Rīga ir tādos korķos, kad nezinās, kur liksies. Tā teikt angliski. Burtiski. Varēs braukt no centra līdz Spicei 2 stundas. Jā. Iedomājies, ar Baltiku jauno maršrutu varēs uztaisīt. Viņi vienkārši tagad sāks būvēt to tiltu, sapratīs, neliksim tas lietas virsū, mums Vanču tilts jāsalabo. Un brauks pa to, un tad, kad Vanču tilts atnesīs, tad to sliedas uzliks. Ģeniāli. Tas iedeva ideju. Cerams, ka neizmantos šo. Es arī ceru, ka nē. Bet, ja izmanto, tad procentu man. Kā parasti. Tieši tā. Mums, jā. Jā, tieši tā. Vēl par tām partijām runājot, par to krīzi. Jā. Šitas bišķiņ, bija tāda atkāpe. Bija atkāpe neliela. Jā, mums vajadzēja vienkārši izrunāt pirms tam. Tvaiku nolaist par šito, jo asins vārās bišķīt. Tā tad, ņemot vērā, ka mūsu ministrs prezidents Kundze Siliņa teica, ka ir krīzes laiks. Tad jāsavalk jostas. Nodokļus. Ciešāk jāstāv, jāsildās pie viens otra. Kas man, kā pingvīni ar mugurām. Jā, kas man, labi, nē. Ko? Ko? Ko tu gribēji teikt? Nē, kas tev? Nav jau tik slikti, nē, man jau patīk. Jā. Okay. Tev jau arī. Ei. Bet, kad nākamgad partiju finansējumu nepaukstinās, nepalielinās, kas pareizi. Ja mums jāmaksā vairāk, tad lai viņiem neaug tā naudiņa. Tā kā, man liekas, ļoti loģisks lēmums. Tur es nezinu, vai baigi tev ir ko piebilst. Vienkārši, tas ir tāds, kas, ja ir tas krīzes laiks, tad tikai loģiski, ka mēs tā darām. Ne, protams, jo arī tās partijas, būsim reāli, viņi saņem ļoti, ļoti lielu naudu. Protams, salīdzinoši priekš Latvijas. Jo, manuprāt, es nezinu, man liekas, ka pat bija viena brīdi tas ierosinājums tā kā aizliegt vispār ziedojumus un kad strādā tikai no valsts finansējuma. Kas būtu ļoti tā kā, man liekas, tur daudz teica, nē, kā tā.
Bet no vienas puses, kad tu padomā par to, tas būtu tā kā amazing. Tas ir tas, ko mēs esam jau runājuši iepriekšējās epizodēs, kas Jā. ļoti to atbalstītu arī tādā ziņā, ka arī šo te partiju finansējumu viņu vajag audzēt, viņu vajag palielināt. Bet šādā krīzes laikā, protams, to vajag atcelt. Tas to korupcijas līmeni tik ļoti samazinātu. Tieši tā, jo nebūtu vairs kaut kāda ziedojuma, kas lobētu konkrētus lēmumus saimā. Jā, tas gan. Tā kā tas būtu ļoti, ļoti Un, ja būtu jēdzīgi. korupcija, tad viņi būtu vieglāk pierādīt, manuprāt. Jā, loģiski. Jo Jā, tā kā tev noteikti. tagad ir tā, ka reizēm tur kaut kas noziedo kaut ko. Viņš pasaka, man vienkārši patīk tā partija. Jā. Ko? Lai gan tā kā varbūt viņš noziedojas, lai kaut kādu lēmumu ietekmētu tādā ziņā. Tieši tā. Un kas nevienu reizi vien ir pierādījies jau. Jā. Tā kā, Ir tīpaši, ja tu tauriņu pirtī par to kaut ko. jā, vai Radisona viesnīcā. Jā. Rīdzenes. Ne Bet- cilvēki nemācās no šitā. Man liekas, cilvēkiem tā politiskā atmiņa vispār nav. Tā kā, Jā. Mēs par to atceramies. Kurš ir Cik mums bija gadi, man liekas. jā, tā kā, piemēram, šitā oligarha sarunas. Tas bija kad 8 gadu atpakaļ, 9. Vairāk. Man liekas, tas bija pirms reāli kaut kādiem 10, man liekas, jau. Kaut kāds Tik tas daudz? bija. Man liekas, tas bija 14. gads, ne? Kaut kāds 13. Man liekas, ka 13, 17, 18. jau. Jo man liekas, bija arī, atceries, kaut kāda, man liekas, bija suņu būda, bija kaut kāds 14, 13, un tas bija vēl pirms tam. Sanāk. Tad tas kaut kāds 12. gads. Palabojiet. Jo, varbūt. man liekas, bija, tas nebija arī ap to laiku, kad atlaid Saimu. Nē, tur runāja par saimnes atlaišanu, un tur runāja par tās sarunas bija, bet viņas tika publicētas pāris gadus vēlāk. Ok, jā. Tāpēc man liekas, tā publikācija kaut kāds 16, 18 Nē, gads. man liekas, ka tas bija, varbūt kaut kāds 15. Pagaidšos Tu počkos. paskaties, bet manuprāt, ka tas bija kaut kāds, jā, tur tās sarunas gāja par to kaut kādu 10. līdz, nezinu, tur. Rīdzenes sarunas, tas 17. gada jūnijā. Ok. I was right. Jā, vot. Bet viņas runāja, man liekas. Bet jā, un tad viņi runāja par to visu. Tur bija, jā, tas ir tie Jā, visi. tāpēc varbūt tas man tā likās. Jā, bet, jā, tā kā, lai viņi padzīvo šogad bez papildu finansējumu, Jā, tad, kā normāli cilvēki. jā, uzēdīs Roltonu un būs labi. Jā. Un tagad tā kā bišķiņ Vieglāk. updates, jā, relatīvi vieglāk. Kā kuram? Jā, updates par mūsu, es teikšu tā, man liekas, Latvija arī kopumā mīļāko prezidentu vismaz šo, Pēdējā Jā, laikā noteikti. Jā, pēdējo 10 gadu laikā. Jā, tā var ļoti labi, ļoti labi. Jā, pateicis. Edgars Karočs roku salauza. Parāvu ratā droši vien bišķiņu. Skaties, es māku kaut kādu spinda vielu uztaisīt. Viņš droši vien rādīja tur kaut kādiem skolāniem, paskatieties uz mani. Tur, nezinu, viņš arī tur. Tā vecā arī stulbā, hippie ir. vecā stulbā anekdoti. Hei, skaties, brauc bez rokām, dunkš. Nē, gan jau, kad viņš tur, nezinu, tur Vienkārši tur. kaut kur Es kā uzbrauc uz cilvēks, kasteņu. es kā Es- cilvēks, kurš ir pieredzējis šādas traumas, Jā, es tur varu apgalvot. ļoti tūs. Tur vajag ļoti, ļoti maz. Viena bedra, kas nesasver pareizi stūri kaut kā un visu to zemē. Un tas jau ir atkarīgs no tā, kā tu noliecies. Visticamāk, arī pēc tās bildes izskatās, kā viņam tā roka ir ieģipsēta. Gan jau locīta, plaukstas locīta, uz kauls Jā. tur ir kaut kas traumēts, tā kā man bija 2 gadu atpakaļ. Tur vienkārši, kā tu piezemējoties, tu jau krīt uz plaukst, un tur kaut kas ne tā un viss, un roki čupā. Tā kā. Bet, un vēl kas ir pēc bildes, viņš arī bija, Edgars bija vizītē uz Ameriku un visu. Viņš pat nevar rokas spiedienu iedot. Viņam labā roka laust. Viņš var uztaisīt tā kā fistpump. Ar ģipsi, jā. Jā. Jā, viņam vajadzēja tā kā, kur Baidens parakstās uz ģipša. Nezinu, Jā, viņš staigā apkārt. Jā, ritīgi. Zelenskis, vecīgi negrib uz man ģipšu Bet parakstīties. varbūt viņam būtu tas, ka tā kā beigās viņš negribēs ņemt nos. Viņš tāds, nē, es pats tāšu vēl, man vēl 12 parakstījāt. Bet no vienas puses iedomājies, ja viņi noņemt nos, tā kā, viņi droši vien pārgriež, viņi varētu ielikt kaut kur šitajā pielī kaut kādā tur Nē, bet iedomājies, tas, sekcijā. viņš salauz tagad septembra beigās, tas bija pēc tās ANO ikgadējās ģenerālās asamblējas Ņujorkā. Ja viņš būtu pirms,
Točni varētu visu pasaules valstu prezidentu parakstu dabūt uz ģipšu vienkārši. Tā kā kaut kādā, nezinu, tur kaut kādu tur sacīkstēm tu aizbrauc, tur skatīties, tur nezinu, kā to pašu, kaut kā šodien man pa formulu gribās runāt. Bija posms šodien? Nē, nākamnedēļ vispār. ASV. Bet parakstās tur uz tiem tā ģipša, un tas tāpatās, kā tu zini, kā tu vāc tur visas paraktas. Jā. Mēs pie visiem tur iet, labdien, tur Makrona kungs parakstīsieties uz mana ģipša. Jā, viņš tāds, davai, come on. Tā, bet, es vēlu viņam ātru izvasaļošanos. Ātru atvesaļošanos, jā, un lai ātrāk var atkal ar riču klaist. Labi, vienīgais tagad rudens, jau oktobrs, kur tu vairs laidīs ar riču. Man jau ir cilvēki, kas brauc arī šitādā laikā. Vēl ir, jā. Es arī vēl savējo ričuknās ielīdz ziemas migā. Jā. Bet, kaut kad drīzumā jāmauc. Tagad par bēdīgām ziņām, jāsaka. Jā. Par vēl bēdīgākām ziņām. Latvijā ir pagājušajā gadā bijis straujākais iedzīvotāju kritums Eiropas Savienībā. Jā, mums turpinās tā demografiskā krīze. Jā. Vēl joprojām. Mēs esam par 11,1 tūkstoti, jeb 0,6% palikuši mazāk. Tas ir diezgan daudz, iegodīgi. Krišān, ko mēs varētu ieteikt? Lai mēs šo... Es ieteiktu atsūtīt vairāk papildspēkus, ka varētu no Vācijas, piemēram, cilvēki braukt, jo vispār, fun fact, es nezinu, vai tu esi redzējis, kādas izskatās Vācijas pilsētas. Tu esi. Es esmu, jā. Un tā kā, man liekas, ka cilvēkus no Vācijas vajag tā kā piesaistīt, ka viņi var braukt šeit. Tas tā kā ķēdītē aiziet. Vācija parakstīja ar Keniju sadarbības līgumu, ka 200,000 kenijiešu brauks uz Vāciju, tad mēs ņemam 200,000 vāciešus pie sevīm? Jā, principā. Ok, labi, deal. Nē, bet es domāju, viņiem būs tāds, jo, viņiem patiktu šeit, klimats principā tāds pats, ja ne labāks nekā Vācijā, jo Vācijā visu laiku līst. Tā kā, ne tik trāk kā Londonā, bet jā. Bet jā, es kopumā esmu arī par visiem. Es gribu, lai atbrauc arī kenijieši. Ok. Būs mums vairāk tie sprinteri. Nē, viņi jau maratonisti. Arī maratoni. Vispār skrējēji mums jā. Būs. Un korejieši arī man patīk. Ok. Jā, kopumā. Bet es gribu, lai visi brauc. Jā. Un arī bērni, lai ražo. Jā, es tieši par to gribēju parunāt. Es tāds, gribu ražot bērnus, jā. Agrāk vai vēlāk savā dzīvē noteikti. Varbūt ne šobrīd tieši, bet nākotnē noteikti. Šobrīd tev vislabākais brīdis, Pēter. What do you mean? Redzēs. Nodod valsti šobrīd. Nekad. Latvija ir manā sirdī. Latvija ir pirmajā. Šī nebija politiska reklāma. Bet es vairāk par to, ka, klausītāji, ja jūs ejat atpūsties uz Vecrīgu, jā, patusēt, tad neņemiet līdz kontracepcijas līdzekļus. Šitas, zini, ko man atgādina? Es tev teicu, kad es par šito tev pastāstīju, pirms mēs sākām ierakstīt. Krievija vispār arī tagad sāk ritīgi propagandēt uz to, ka es redzēju uzrunu tieši no Putina, kad tur jums kaut kādā rūpnīcā, jums vajag vismaz 2 vai 3 bērnus, priekš Krievijas, jā. Un mums vajag arī, jā, līdzīgi kaut kā tā. Rēķini, vajag 3 vismaz bērnus, lai būtu, lai tu, esi tu, tavu otru pusīti, un bērnu, tā kā trešais, lai jūs esat +1. Un mašīna. Par riteni. Identify as a car. Tā šiem gan jau tā ir. I'm a BMW. Bet jā, tur galvenais es arī skatījos, kad Krievijā viņiem arī bija tāds, es aizmirsu, kā krieviski bija, bet, 16 and pregnant, bet krievu valodā. Es nezinu. Jā, bet, bija tāds, un tagad viņiem tas ir pārsaucis mamma 16 gados. Okay. Lai padarītu, ka tas ir ķipa. Cēli. Jā. Ok.
Ok, bet... Es gaidu, ka Latvijā arī līdzīgi sāksies. Nu, kā klausītāji, kā es redzu, Krišāns ir pārgājis uz Krievijas informācijas telpu. Es tikai tā kā paskatījos, tas bija tā kā... Tā tu saki, jā. Tas bija tikai ar nolūkos veikt izpēti, jā. Zinātniski pētnieciskos nolūkos. Tieši tā. Tāpēc jau es pret to iestājos, jā. Nu, mēs jau tā sapratām. Jā. Bet, tad ražosim bērnus, lai demogrāfija iet uz augšu. Demokrātija arī. Cilvēki. Jā. Brauc šurp, pie manis nepalieciet. Man nav reāli, kur pašam gulēt normāli. Tā kā, sorry. Radisons. Jā, lai stimulēsim un biznesu tādā ziņā. Tieši tā. Nākamā tēma atkal par partijām. Mums te diezgan daudz par partijām diezgan daudz lietas notikušas šajā laikā. Jā. 2 deputāti partijā stabilitātei tika aizsūtīts valodas pārbaudi, jo nezinu, vai viņi vispār pa latviski māk runāt. Nē, viņi latviski māk runāt. Vienkārši tas, vai viņi māk tajā C1 līmenī. Jā, C1 līmenī bija. Es sapratu, ka viens no viņiem tā kā ļoti izvairās iet uz šīm pārbaudēm, cik es sapratu. Jā. Un tad otrs tur sākumā laikam nenokārtoja. Bet cik es sapratu, ka viņš mēģinās vēlreiz kārtot. Nu, galvenais ir neatlaidība. Jā, bet no vienas puses tā kā prieks, ka viņš vismaz latviski runā, jo es nezinu, vai tu atceries, kaut kāds, man liekas, tas bija 10. gads, kad bija tas viens, man liekas, no Saskaņas, tas viens politiķis, kurš arī bija kaut kā palaid garām. Vienoti Krievijai, viņš, man liekas, bija arī kaut kādos... Postslīcis kaut kur? Nē, viņš bija kaut kādās reklāmās vienoti Krievijai arī. Ok, what? Ja, man liekas, ka kaut kas tāds bija, jā. Nu, viņi jau kādreiz sadarbojās. Što vajag fact-checkot? Nē, bet... Nē, to, ka viņi sadarbojās, jā, to es atceros. Viņam bija, man liekas, tas, ka viņš tur kaut kādus zvanus zvanīja, kaut kādus tur... Nu, es atceros, ir tas video vēl YouTube, kur Nils tā kā, ir ļoti labi, ka mēs esam kopā ar vienotu Krieviju, vienotu Eiropas Savienību, tas vienkārši, come on, Džekiņ, nopietni. Bet viņš pateica, kā bija? Tajā brīdī viņiem tā bija, jā. Bet, skatīsimies. Cerams, lai viņiem izdodas eksāmenā. Jā, lai veicās. Jā, iemācieties. Pret to, par to, lai viņi izgāžās. Pret to, lai viņi izgāžās. Paguliet, nezinu, zem spilveni palieciet kādu ābeci. Ābeci tur jau, zem man spilveni liekas, var palīdzēt. C1 līmenī tā ābeci jau bišķiņ par maz ir. Tur drīzāk vajag... kaut kādus eksāmenus 12. klases izprintēt un tad varbūt uz tiem gulēt. Galvenais jau ideja. Laikam jau, nezinu, ko no tādiem. Anšlavs eglītis, Pansija pilī vienkārši ielikt zem spilveni. Jā, nāves ēnā. Dievs, nāves ēnā, jā. Jā. Man ir trauma no tās grāmatas. Jo mēs skatījāmies literatūrā kaut kādā 8. klasē filmu. O filmu vienkārši drausmīgi, vienkārši, come on. Jā, nabaga zivs. Reāli, tas visvairāk man. Zivs jau dabūja ēst, tur nav pāris, ko? Ko? Tur tie, kas nomir, zivs dabūja paēst. Jā, zivs paēst. Zivs paēst, Paldies Dievam. What you mean, nabaga zivs? Zivīm bija tās, mielas. Kas jau bija, tā kā tur... Tās, kas jau bija mirušas, tās zivis. Zivīm bija tur mielas. Tur bija arī dažas, kas bija mirušas zivis. Nu, tas, protams, jā. Tā par tām man žēl. Tā ir makšķerēšanā gadās. Jā, Zemlodes makšķerēšana. Tad jau skaties, drīz, ka būs mīnus, tā jau būs... Otrā sezona. Nu, labi, šitā jau kaut kāda 80. sezona. Tad man šitas dad jokes. To, kad būs pirmie zemlodes makšķernieki uz ūdens, tad jau būs tūlīt ledus. Tik slikti. Šis bija drausmīgi. Šis bija izcili. Šis bija tā kā gata skandalīgi. Ļoti skaisti.
Tagad parunāsim par Visiem ļoti tuvu tēmu. Vistuvākā tēma - narkotikas. Ierakstiet komentāros. Ierakstiet Kāds ir jūsu mīļākās? Ierakstiet komentārā, kurš ir jūsu plaks. Atsūtiet Telegram kanālu linku komentāros. Droši. Mēs nestučīsim policijai. Jā. Ja jums Šito ir kaut kāds sign-up bonus, pa brīvu kaut kā daži grami, jā. Tur. cukura, Jā. protams. Ko tur citu pārdod? Sāli. Nelegāli. Sāli. Cukuru un sāli. Cukuru un Dažreiz jau var tā kā tu nopērci cukuru un tev sāla iesmērē. Nu, Tas nav ok. šī tāda dīleri. Jā, tie ir. Jā. Tie sliktākie, jā. Jā, varbūt es gribēju melnos pipars. Varbūt es gribēju to oregano pipars. Bot. Paga origāno, man liekas, nav pipara, vienkārši garšviela. Ne? Garšvielas, jā. Nu, Jā, tos uz picām liek. jā, tie baigi labi. Bet, jā, alūksnē izņēma tonu, vairāk nekā tonu ar stafu. Bet tas nebija kaut kāds parastais stafs. Nu, tur vēl nav teikts, kas, nu, tā kā kaut kur bija runas, kad tie kaut kādi stimulanti. Nu, kaut kāds amfetamīns. Gan jau visticamāk. emģiks kaut kas Bet tāds. pēc tā, ko arī tur raksta ziņās, es saprotu, ka tas tā kā, tas ir bijis starptautisks kaut kāds grupējums, kas tur ir laikam ieperinājies kaut kādā tur noliktavas bez maz vai ražošanas ēkā. Un viņi tur vienkārši sākuši visu ražot, aiznaglojuši visus tur logus. No iekšpuses, lai neredz, jā. Jā, un tur man patīk tas īpašnieks, viņš arī, nu, kurš laikam izīrējis to visu tur ēku. Nē, tur bija intervija ar to džeku, jo tur blakus ir vēl viena rūpnīca, un ar to rūpnīcu tāds, ķipa apsargs vai kas viņš tāds, jā, nu es te šancēju, skatos droni lido pa augšu, pēkšņi kaut kā džeka ar automātiem staigājas, prus, kas te notiek? Nē, te ir policijas spēcoperācija, viss kārtībā. Man patīk vislabāk, nu, tad es gāju apkaļ uz savu tur, to... Spotu? Jā, uz savu darba vietu, un es skatos, man tas lāzers no automāta spīd virsū. Nu, es sapratu, laikam, skriet es nevaru. Jā, Bet šitas te... Bet tur bija... Es īsti nesaprotu, jo vienā, man liekas, intervijā es dzirdēju, ka tas ir kaut kāds bijušais tās vietas, nu tā īpašuma īpašnieks vai, nu tā kā, vai to īpašumu izīrēju. Es tā kā īsti nevarēju saprast. Man liekas, tur bija tā, ka tā vieta bija pārdota. Jā. Tur ķipa nekas nebija, tad viņu pārdeva. Un tad, nu, apparently tas, kas nopirka, es nezinu, vai tas bija tas, vai tur vienkārši viņš bija kaut kā saistīts ar to, vai vienkārši viņam nezinot, tur kaut kas notika. Bet, nu, to tad redzēs. Jā, jo es sapratu, viņš tur arī saka, nu jā, nu, es kaut kādi tur džeki sāka tur darīties. Nu jā, nu, pirms kādu laiku tur sāka parādīties ļoti lieli elektrības rēķini. Un, laikam, nu, es nezinu, vai tur bija ūdens, bet par elektrību viņš teica, ka tā kā ļoti liels patēriņš. Jā. Komunālie nodrošinātāji viņam tāds kostu, jo mums kaut kāds labais klients. Jā, bet es domāju arī, iedomājies, tas ir droši vien arī viens kaut kāds no indikatoriem, kā viņi atklāja, man liekas, to, ka tev pēkšņi kaut kā patēriņš tā kā... Noteikti. Droši vien 10-kāršojas, tā kā... Out of nowhere vienkārši. Viņš varbūt kaut ko dara interesantu. Jā, tur var visādi gadīties. Varbūt viņš maino Bitcoin. Iespējams. Jā. You never know. Tieši tā. Varbūt viņš ir vienkārši moderns biznesmenis. Jā, viņš varbūt ir par to... Ko? Naudiņu. To. Es neko nesapratu. Viņš par to naudiņu. Viņš par tiem vākiem, kā viņus sauc. Karoči, moving on. Par tiem, kas ir tie aku vāki. Bitcoin. Tu neesi redzējis? Boy, kamēr man aizgāja. Ak, Dievs. Ir svētdienas vakars, man smadzen atteicās strādāt vienkārši. Gribēju, lai tu tā kā pats līdz šim nonāc. Jā, man neizdevās, es atvainojos. Un vēl, tā nebija vienīgā vieta, kur konfiscēja narkotikas. Vēl arī koknesē.
300 kg hašiša tika konfiscēts. Tas diezgan tā kā hašišs jau diezgan spēcīgs. Hašišs Pēc pieredzes saki? Par zāli ir vispār. Man tā drauga vismaz Man teica. tā, karoči, mēs zinām, ko Krišjāns ir pamēģinājis. Man tā drauga teica, jā, vismaz. Es tāpēc nemēģinu, jā. Tādā ziņā. Nē, tu nevari izlot. Tu sākumā tik pārliecinoši to pateici. Nē, hašišs jau ir stiprāks. Nē, man draugi. Novienu es neesmu pīpējis hašišu, bet man saka, kad ir stiprāks. Tu neizlocīsies. Nē, bet es nopietni, ko man tev... Man tagad būs jālai pīkstu tevis. Labi, mēs tā ticam. Jā, paldies, Bet, jā, tika noņemti 300 kg hašiša, un tas bija koknesē. Man vienīgā doma, kas man stāv prātā, tā ir tā pati kokrūpniecība, kur to gandrīz tās 2 tonnas ar kokaīnu toreiz konfiscē, nezinu. Vai tā ir cita vieta? Interesants. Varbūt tur tā kā kaut kāds rajons, jā, kur tieši tur varbūt vajag kaut kādu augstu riska tagad. Jā. Kur visi vienkārši uzglabā savus. Varētu, un tagad te atkal, kad varētu būt tā kā tajā mīmā, ķipa, tiek konfiscēti 300 kg hašišu. Tagad pēc mēneša būs 283 kg hašišu. Pēc pusgada, kā jūs atceraties, gandrīz 200 kg hašišu tika konfiscēti. Un beigās tā kā noslēdzas krimināla procesa 150 kg hašiša lietā. Jā, tas labs mīms. Bet kas man patīk šitajā visā vienmēr, kad var redzēt, ka policija efektīvi strādā. Tas ir forši. Jā, vidi arī. Tur viss viņi sadarbojās, bet... Vidi jau vairāk tur. Jā, vids arī. Jā. Bet tas ir tā patīkam. To ir patīkam redzēt. Jā, tev tikai augstākas cenas tagad. Nevajag lietot narkotikas. Tas gan. Arī hašišu krišāni. Pasaka to cilvēkiem, kas tur pie Origo. Tur jau alkohols, man liekas, vairāk, ne? Man liekas, ka tur ir kokteils. Tur ir stiprākas lietas. Tur viss kaut kas notiek. Man liekas par alkoholu. Origo ir vienkārši Latvijas geto. Tas ir Latvijas kaut kāda šitā skidro. Burtiski. Latvijas. Reāli. Jā. Mēs esam izgājuši cauri visām aktualitātēm. Šoreiz atkal mums nav novadi. Jā, mēs to neesam izdarījuši, bet tas būs nākamā epizode noteikti. Es ceru. Bet mums ir viena forša lieta, ko jums pastāstīt. Tie, kas sako Instagramā, jau redzēja. Bet Pēters ir sācis biznesu. Nē, man vienkārši ir vēl viens projekts, un mums ļoti labi ar otru projektu vadītāju izdevās vienoties par pirmo sadarbību Kabineta divānu vēsturē. Mēs sadarbojamies ar basketbola klubu Riga Blazers, kuri šogad startēs Mārupas novada atklātajā basketbola čempionātā. Neko nav saistība. Ko? Par hašišu tieši runājām. Blazers. Jā, mēs spēlētājiem. Stimulanti. Uzreiz viss 40 punktus met iekšā. Bet, ja nopietni, vienkārši mēs būsim informācijas kanāls, kur vienkārši īsumā pastāstīsim par galveno, kas notiek ar klubu un kā veicās. Tā kā, jo basketbols ir foršs un tā kā, jā. Kaut kā tā. Forši. Es vēl projām, man jau patīk, jā, bet es nesaprotu, kas tur notiek. Es saprotu, ka basketbolā kroči ir 4/4 daļas pa 10. Nē, nestāv. Es saprotu, ka jāmet bumba ir vienkārši. Jā, pa skatītājiem, ķip. Jā. Tu trāpi pa galvu. Tas tā kā tautas bumba, jā. Tā kā tautas bumba. Un ja tev caur par rikošēt trāpi grozā, tad tu vinnē uzreiz kroči. Forši. Jā. Es nezinu, laikam vairāk tur metās 5 kg bumbas. Es laikam vairāk bumbas. neiešu uz basketbolu skatīties. Nē, tev vienkārši jāvēl hokeja ķiveri. Tagad zināšu. Tad čotka. Jā. Tas viss uz slidām notiek. Uz krituļu slidām. Nē, man hokejs tik un tā labāk patīk. Protams, tev jau rips tuvāks. nē. Tur kaujās, tāpēc man patīk. Basketbolā Tu vai arī, kaujās? pagaid,
Basketbolā, atkarībā, kas spēlē, piemēram, Grieķijā, Panathinaikos ar Olimpiākus tur visu laiku rubās. Nice. Vairāk arī, Jāskatās un vairāk. fani, tas ir vispār, Fani arī kaut fani, tur ir bijis, tas ir Panathinaikos ar Olimpiākus ne tikai basītī, bet vispār visos sporta veidos tas ir nāvējošākais sporta derbijs, tur ir pēdējo 10 gadu laikā kaut 11 mirušie vienkārši bijuši visādos Jūs faitos un iemācies, visu kaut ko. uzzināt vairāk lietas, jā, šeit. Jā, tā kā, Braucat uz Grieķiju. jā. Skaisti. Grieķijā forši Man būs mandarīna jāizbrauc uz arī. ielām. Bet tātad, jā, Riga Blazers basītis arī turpat Instagramā var atrast. Un drīzumā sāks sezona, mums ir superīgs sastāvs. Jā. Un Kautiņa pēc laikam čempiona nebūs. titula. Atkarībā, cik tā mūs novedīs. Mēs varētu iet un Ar tiesnešiem. Mēs varētu varbūt iet un kauties tur. Ar tiesnešiem. Jā, tu man atļauj. Nē, es tev saku, atkarībā, cik tā mūs novedīs. Okay. Pēc situācijas skatīsimies. Tā kā droši nāciet, es nekūdu uz neko. Jā, Bet būs labi. būs foršs basketbols. Jā, Kvalitatīvs, paskatīties. dinamisks, skaists. Jo sports ir foršs. Agresīvs. Tu esi tas čels, kas skatās Formuli 1 un arī tāds, avārija, nice. Nē, man formulā. Tāds actions. Nē, tu formulā tev ir tāds, tev ir tāds, tu saproti, cik tas daudz maksā. Tā kā hokejā tev ir tāds, Džeks tā kā sasit sevi. Nu. Formulā ir arī tāds, viņš nē, tas ir Ārtāns Sen. Nē, zini kā formulā, tu uzreiz tur skaties, tu tāds, šitas ir 500 000, šitas ir tur 700 000. Hokejā, un citur tā nav. Tāpēc. Boksā arī nē. Jā, tāpēc man ir tāds. Boks ir off top, sorry, bet boks ir visstulbākais sports veids ever. I will Man keep my patīk. stand. Viens otram izrāda sevi. Cieši tā kā, nē, jo zini, vot hokejā kautiņš, man liekas, tāpēc, kad hokejā tu ķipā, tu kauja, tā kā, jā, bet tas nav primārais mērķis. Jā. Nu, tev tāpat jādabū ripvārtos, bet boksā galvenais ir darīt slikti pretiniekam. Nu, tā kā tas nav forši. Es esmu par mieru. Man patīk, kāds tieši tāds slogi. Burtiski varētu dzirdēt, Perfekt. aiz labāk kaut Jā, kas sāk smēties. Nosmējās. Bet, tā. jā, nu īsumā, paldies, ka klausījāties. Jā, paldies jums. Paldies jums. Ka esat ar mums. Klausieties Vienmēr un mūsu Spotify, YouTube. Visiem jaunumiem piesakojiet mums Instagramā. Jā. Droši gaidam jūs jautājumus. Platformu uztaisam droši. Paši. Droši, jā, ierakstiet komentāros. Vispār ierakstiet komentāros reāli lietas. Mēs Kas arī notiek? lasām. Jā, prasat, vaicājat jautājumus, par ko parunāt. Es neesmu lasījis, bet mēs lasām, jā. Mhm. E-pastus mēs lasām. Es pagājušajā nedēļā iemācījos Ko? lasīt. Par ko? Es pagājušajā nedēļā iemācījos lasīt. Labs. Man prieks par tevi. Jā. 23 gadu smagi darbi ir atalgojušies. Es vēl nemāku lasīt, piemēram. Jā, uzspied laiki, tu gribi, lai Krišjāns iemācās lasīt. Jā, ja kāda latviešu valodas skolotāja klausās, droši. Ziņu. Tu hit me up. Jā, es vienkārši tagad, piemēram, kad es kaut ko ieraugu, kaut kādu tekstu, es tikai tā kā minu tos vārdus. Šitan ir 4 simboli, kas tas nozīmē? 4 simboli. Alus. Bet Krišjāna nobeigumā, kur mēs tiekamies ar klausītājiem? Tiekamies uz Manču tiltu, pirms viņš vēl nav sabrucis. Ok, uz šīs pozitīvās nots arī beidzam epizodu. Čāvenieks visiem. Jā, izklaidējieties un lai jums visiem veids un nedariet stulbas lietas. Atā.